Tā stop. Noskaties šo video līdz galam. Citādi es tev garantēju. Tu palaidīsi garām informāciju, kas tev patiesi var noderēt. Tu esi kādreiz pamanījis, ka pats grūtākais nav tas pats treniņš. Grūtākais ir uzvilkt botas. Grūtākais nav tā pati pastaiga. Grūtākais ir atvērt durvis un iziet ārā. Grūtākais nav veselīgi paēst. Grūtākais ir pieņemt lēmumus sākt. Un zini ko? Vislielākā problēma sākas tad, kad tu mēģini sajusties gatavs pirms rīkojies. Tu gaidi motivāciju, tu gaidi enerģiju, tu gaidi īsto dienu, tu gaidi īsto noskaņojumu. Bet tavām smadzenēm tas nepatīk, jo katra jauna darbība nozīmē nenoteiktību, nozīmē piepūli, nozīmē enerģijas patēriņu. Un tavs organisms cenšas to samazināt. Tāpēc tu sāc domāt, pārdomāt un atlikt dienu no dienas. Bet zini, kas ir pats interesantākais? Vislielākās izmaiņas notiek tad, kad tu dari. Nevis domā, kad darīt vai kā darīt. Kad tu izdari pirmo mazo darbību, notiek pats interesantākais. Pretestība sāk samazināties, tavs ķermenis sāk pielāgoties, prāts kļūst skaidrāks, apskāpekļojas tavs smadzenes, palielinās adrenalīns un tu jūties dzīvāks. Un tas, kas pirms 5 minūtēm šķita grūts, pēkšņi kļūst izdarāms un paveicams. Tieši tāpēc cilvēki, kuriem izdodās nomest lieko svaru, nav bezgalīgi motivēti. Viņi vienkārši ir iemācījušies sākt. Viņi sev neapsola stundu ilgu treniņu pirmajā reizē. Viņi sev apsola uzvilkt apavus un aiziet uz sporta zāli. Viņi sev neapsola noskriet 10 kilometrus. Viņi sev apsola iziet pa mājas durvīm, jo viņi saprot vienu lietu. Darbībā ir spēks, jo vislielākās izmaiņas notiek pēc pirmā soļa, nevis pirms tā. Tāpēc atgādinājums tev šodien. Beidz gaidīt īsto brīdi, beidz gaidīt motivāciju, izvēlēs vienu mazu darbību un izdari to uzreiz. Jo visbiežāk cilvēka dzīvi maina viens mazs solis, kuru viņš beidzot pārstāja atlikt.